22. aprīlī 95. benzīns eiro 7,47 un dīzelis eiro 6,87. Šoreiz neieliku ģimenes karti un skatos, ka dīzelim iedod to pašu cenu, kāda izstojā arī ar firmas karti. Tas tomēr nozīmē, ka tās papildus kartes ir jēga likt arī ar firmas karti maksājot. Te gan ir rādīts privātpersonām. Ir pat būtiski lētāk, to, ka sanāk kopējais iegums ar nesti, bet privātpersonai plus ģimenes karta 7 centi. Man tātad ar firmas karta sanāk 4 centi. Un šodien publicējām rakstu e-auto, kuru mūsu atsliecinieks iesūtīja divas cenas Latvijā un Lietuvā uzreiz, tātad tas sanāk uz vakardienu. Nu, starpība 20 centi. Mēs taču dzīvojam tā kā viens otram kaimiņos, konkurence tādā ziņā, cik, piemēram, konkurētspējīgs ir, nu labi, zemniekiem tur nāk subsīdijas, bet tie paši loģistikas firmas vai kas lej iekšā dīzeli, kur tad viņas lej? Lietuvā vai Latvijā to dīzeli kaut kā bišķi pa liela tā starpība un īsti tomēr, cik mēs te skatāmies, nevaram atrast to pamatojumu. Vienīgais, kas ir šīs te mistiskās naftas rezerves, kuras tagad ir pieliktas klāt kā papildus maksājumi, cik es saprotu kaut kādā veidā, kas ir jānodrošina Latvijai x stundai. Bet no 20 centi starp Latviju, Lietuvu, kas ir kaimiņos, arī ir daudz, lai pārskatītu. Ja kādam ir kāda cita informācija, raksta to komentāros un piesakot i-auto.lv.